katram zemniekam būs jāmaksā par govīm, par katru atvainojiet pirdienu nodoklis. Neizkustinot savus pakaļus, nekāds miers Ukrainā nenotiks. Komunisti nē, zaļie nē. Kad par prezidentu kļūs Trumps, tiks izdarīts viss, lai šis karš un slepkavošanas Ukrainā beigtos. Jūlijā būs balsojums par Van der Leyenu, ka šī Van der Leyenas birokrātija ir jāizbeidz. Ko jūs darīsiet? Ko darīs tie politiķi? Ko darīs Streipa un pārējie, kas ir aptaisījuši Trumpu publiski? Neviens mēs nezinām, kas notika sarunās starp Orbanu un Zeļenski. Mēs maza valstiņa varam tikai minēt. Tā nav nekāda brāļošanās. Šo formulējumu brāļošanās esat izdomājuši jūs, žurnālisti. Es gribētu izstāstīt secību, kas ir noticis kopš Eiroparlamenta vēlēšanām Eiroparlamentā. Jo šeit ir tik daudz baumu, kuras tiražē, protams, mūsu ienaidnieki, mūsu pretinieki, sākot ar Staķi, kurš vienā rokā vicina varavīksnes karogu, otrā rokā tur bībeli, kurā rakstīts, ka mēs visi brauksim ar ūdeņražu automašīnām un katram zemniekam būs jāmaksā par govīm, par katru atvainojiet pirdienu nodoklis. Tas ir Staķis un viņš tiražē kaut kādas muļķības par to politisko darbību, ko es esmu sācis Eiropas parlamentā. Un tagad par secību. 15. jūnijā es pirmo reizi ierados Briselē, lai noformētu tur pirmās formalitātes, iegūju savu e-mailu deputātu un nosūtīju kam? ICR grupai, kurā atrodas 3 mūsu deputāti, ka es vēlētos pievienoties. Šo e-mailu jums izdalīs vēlāk, mana biroja vadītāja Māja Armaņo. Un 19. jūnijā es saņēmu atbildi, kad mēs esam tur pakonsultējušies iekšienē, un tomēr ne īpaši situācija saka, ka mēs jūs šobrīd uzņemt nevaram. Nu, ko nevaram. Es sāku skatīties tālāk, ko darīt tālāk, jo tā izvēle bija ļoti maza. Komunisti nē, zaļie nē, Užako grupa nē, Renew, kur iejaps nē, kas paliek? Palika grupa ID. Bija tāda grupa vēl līdz vakardienai. Viņi mani uzrunāja, es sāku ar viņiem komunicēt, tā kā viss pilnīgi atbilst tam, ko es esmu solījis saviem vēlētājiem. Neatkarīgas valstis, klimata revīzija, migrācijas revīzija, cīņa ar birokrātiju. Viss viens pret vienu sakrit ar mūsu programmu. Nu, vārds pa vārdam, tā kā varētu stāties ID grupā. Vakar bija lielā tikšanās, un sanāca tā, ka, ja nemaldos, 5 partijas no ID grupas nolēma arī dibināt jaunu grupu. Līdz ar to ID grupa izbeidzās. Identity and Democracy. Nav vairs tādas grupas. Un šeit ir man statūti dibināšanas, kuros pirmais punkts saka ko? Kā 84 deputāti no 12 suverēnām valstīm nodibināja jaunu grupu Patrioti Eiropai. 84 no 12 valstīm. Tā izskaitā es esmu ļoti lepns, ka mēs esam nodibinājuši 3. lielāko politisko grupu Eiropas parlamentā. Izskatās tā, ka šī grupa tikai augs. Atkal visi tie paši punkti, ko es esmu solījis vēlētājiem. Absolūti suverēnas valstis, cīņa ar birokrātiju, migrācijas ierobežošana, zaļā kursa revīzija. Un pats galvenais, man liekas, tā ir vienīgā politiskā grupa, kurā ir pilnīgi brīvi balsojumi būs. Suverēnu valstu, suverēni deputāti. Un pēdējais, kad es uzdevu daudzus jautājumus par Ukrainu, viennozīmīgi atbild bija, mēs atbalstam Ukrainu, tā ir jūsu izvēle, skaidrs, ka Baltija atbalsta un atbalstīs Ukrainu. Man blakus sēdēja Čehijas deputāti, ar viņiem mēs pārunājām mūsu vēsturi, viņi bija ļoti priecīgi, kad arī no Baltijas kāds ir, jo mums ir līdzīga vēsture. Mēs atcerējāmies Prāgas pavasari, mēs atcerējāmies 68. gadu, kā Krievu tanki apspieda Dubčeka revolūciju un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā labēja, spēcīga grupa, tie nav kaut kādi margināļi, kura būs kā alternatīva tautas partijas politiskajai grupai. Un tā tikai augs un beidzot normāla labēja politika mēģinās cīnīties pret šo kreiso, liberālo un birokrātijas pārņemto Eiropas Savienību. Paldies, tas man viss.
Gribētu no savas puses apstiprināt, ka partija Latvija pirmajā vietā ir pieņēmusi lēmumu pievienoties šai grupai. Līdz ar to ne tikai Vilis Kristopāns kā deputāts pievienojas šai grupai, bet arī partija Latvija pirmajā vietā. Mēs uzskatām, ka tiešām šī jaunā grupa būs tā, kas pārņems varu nākamajā Eiropas sasaukumā, jo mēs redzam, kas notiek daudzās Eiropas valstīs. Francijā mēs redzam to, ka Le Penas partija, kura ilgu laiku tika uzskatīta par tādu marģinālu partiju, ir ieguvusi apmēram trešdaļu vēlētāju atbalstu visā Francijā. Un skaidrs ir tas, ka bez Francijas un Vācijas aktīvas līdzdalības visos procesos Eiropas padomē, Eiropas Savienībā nekas nenotiks. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka Latvija šajā grupā būs pārstāvēta un ka mēs varēsim sadarboties arī ar politiķiem, kuri pārstāv ļoti daudzus Francijas vēlētājus. Vienlaicīgi ir ārkārtīgi svarīgi arī atzīmēt to, ka Ungārijas premjers Orbāns, kurš patreiz ir prezidējošās valsts Eiropas Savienībā premjers, ir ļoti aktīvi sācis rīkoties. Protams, ir dažādi viedokļi, bet, kā jau Kristopāna kungs teica, ka mēs esam neatkarīgu valstu dalībnieki Eiropas Savienībā, un viņš kā premjers aktīvi ir rīkojies tiekoties ar Ukrainas prezidentu Zeļenski. Jā, viņš bija Krievijā, viņš bija Ķīnā pēc tam. Tagad viņš plāno braukt uz Amerikas Savienotām valstīm. Es domāju, ka Orbāna loma tikai pieaugs. Un man ir gandarījums, ka mēs sadarbosimies Eiropas Savienībā ar Ungāriju, kas vienmēr ir skaidri definējis arī atbalstu konservatīvām ģimenes vērtībām. Un skaidrs arī tas, ka novembrī notiks vēlēšanas ASV, kurās par 99% uzvarēs Trumps. Par to šodien arī skaidri arī saka viņa konkurenti demokrāti. Un es domāju, ka tieši Orbāna attiecības ar Trumpu lielā mērā arī ietekmēs to, ka jaunajai grupai būs cieša sadarbības ar Amerikas Savienotām valstīm, kas ir galvenā dalība valsts NATO, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt visu, lai miers Ukrainā iestātos pēc iespējas ātrāk, un bez sarunām tas nevar notikt. Kā teica Orbāns, sēžot Briseles augstos krēslos, neizkustinot savus pakaļus, nekāds miers Ukrainā nenotiks. Ukrainā notiek karš. Eiropa, diemžēl, ir gļēvi atbalstījusi Ukrainu vairāk nekā 2 gadus. Cik ilgi tika runāts par F-16 lidmašīnu piegādu un daudz ko citu, nekas nav noticis. Un izskatās, ka tas lozungs ir jādara viss, lai Ukraina nezaudētu un lai Krievija neuzvarētu. Un tas ir prasījis ļoti daudz nevainīgu cilvēku dzīvības. Un tieši tāpēc ir jāizdara viss, lai tiešām karš Ukrainā beigtos. Un ja gadījumā tieši mūsu grupas pārstāvis spēs palīdzēt nodrošināt šo mieru, lai tas miers ātrāk iestājas, tas būs tikai apsveicams. Tā kā es domāju, ka priekš partijas Latvija pirmajā vietā tas būs liels izaicinājums strādāt kopā ar 12 citām Eiropas valstīm šajā jaunajā grupā, patrioti Eiropai. Un es domāju, ka principā to, ko arī teica Vils Kristopāns, ka tas, kas ir rakstīts šajos statūtos, lielā mērā atbilst arī mūsu partijas programmai. Paldies! No Latvijas televīzijas panorāmas Andūzo valodas žurnālisti, jūs faktiski sadarbosieties ar cilvēku, kurš nu pat viņu politisko spēku, kurš nu pats spieda roku masu Slakavam, Putinam, kā no ētiskā viedokļa šo skatīties? Es atbildēšu kā partijas priekšsēdētājs. Es nekad neesmu saticies ar Orbānu kungu, bet patreiz es varu atbalstīt viņa viedokli. Karam ir jāizbeidzās pēc iespējas ātrāk. Un šajā gadījumā, ja viņa iniciatīvas un viņa rīcība var veicināt kara izbeigšanu, tad mēs to atbalstīsim. Nekādā gadījumā mēs neiesim un neaizstāvēsim Krievijas darbību Ukrainā. Partija Latvija pirmajā vietā vienmēr ir nosodījusi Krievijas rīcību uzsākot karu Ukrainā. Mūsu attieksme ir bijusi vienmēr skaidra pēdējo 2 gadu laikā strādājot šeit parlamentā. Bet tas, ko es vēlos teikt, kad tiešām sēžot augstos krēslos, nedarot neko, skatoties kā mirst cilvēki Ukrainā, tāda politika nav realizējama. Es teikšu pavisam atklāti, esmu pārliecināts, ka pēc vēlēšanām ASV
kad par prezidentu kļūs Trumps, tiks izdarīts viss, lai šis karš un slepkavošanas Ukrainā beigtos. Vajadzētu saprast vienu lietu. Ne Orbāns partijas priekšsēdētājs, ne Šlesers partijas priekšsēdētājs nav ievēlēti Eiroparlamentā. Eiroparlamentā esmu es, un mūsu politiskajā grupā no 84 deputātiem 11 ir Fidesz partijas biedri. Nevis Orbāns. Un tie ir suverēni deputāti, kuri domā par savu Ungāriju un domā par Eiropas Savienību. Tam nav nekāda sakara ar to, ko jūs tagad mēģiniet visu laiku mums uzspiest. Mēs kaut kādā veidā nepārtraukti sadarbojamies konkrēti ar Orbānu. Mēs 84 deputāti, 12 valstis. Ja, tā ir trešā lielākā politiskā grupa. Eiropā bez kara vēl ir daudz citas problēmas. Mēs tūlīt redzēsim, 18. jūlijā būs balsojums par Van der Leyenu. Pastīsimies, kā nobalsos, piemēram, tā varonīgā ICR grupa, kurā ir mūsu 3 deputāti, kur Van der Leyena, cik es sapratu, tur aizkulisēs, ved sarunas ar Meloni, Itālijas premjeri, lai viņai kaut kā piespēlētu līdzekļus no atjaunošanās fonda, lai viņa nobalsotu par Van der Leyenu. Zīles grupa nenobalsos varbūt viendabīgi pret, kā viņi te runāja, pret Van der Leyenu. Un ko tad? Mūsu grupā nav jautājumu. Visi 84 viennozīmīgi saka, ka šī Van der Leyenas birokrātija ir jāizbeidz. Tur ir daudz citas lietas bez kara Ukrainā. TV3 ziņas Gatis Sokoleckis, es tomēr gribētu jums pajautāt vēl par Orbānu. Vai jūs atbalstāt viņa brāļošanos ar Putinu, palīdzības bloķēšanu Ukrainai, vilcināšanos atbalstīt Zviedrijas uzņemšanu NATO? Es nekad neesmu atbalstījis. Pirmkārt, es nekad neesmu piekrist šādiem formulējumiem. Brāļošanos ar Putinu. Varbūt, kad beigās sanāks tā, ka Orbāns būs viens no tiem, kas kopā ar Trumpu arī pārtrauks šo karu. Var gadīties. Neviens mēs nezinām, kas notika sarunās starp Orbānu un Zeļenski. Neviens mēs nezinām, kas notika sarunās Pekīnā. Neviens nezinām, kas notika sarunās starp Putinu un Orbānu. Un mēs nezinām, ko runās ar Baidenu, Trumpu, Orbāns Vašingtonu. Mēs to nezinām. Mēs maza valstiņa varam tikai minēt. Tā nav nekāda brāļošanās. Tā ir nopietna Eiropas problēma, kā pārtraukt karu. Ja. Un es nekad neesmu atbalstījis Putinu un karu Ukrainā, Krievijas iesākto. Nekad. Ja. Un nekāda brāļošanos. Šo formulējumu brāļošanās esat izdomājuši jūs, žurnālisti. Partija Latvija pirmajā vietā ir nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un visos balsojumos Saeimā mēs esam bijuši konsekventi Ukrainas pusē. Bet tas, ko mēs šodien atzīmējam, ka vairāk nekā 2,5 gadu gļēvā Eiropas politika nespēja risināt arī šos jautājumus Amerikā. Es gada sākumā apmeklēju Vašingtonu, tikos ar dažādiem senatoriem, kongresmeniem, un viņi skaidri pasaka, mēs nezinām, kā izbeigt karu. Un izskatās, ka tiešām demokrāti ir apjukuši, un ka Amerika gaida jaunā prezidenta ievēlēšanu. Un tad man ir arī jautājums jums, mēdījiem. Jūs esat piedalījušies kampaņā pret Trumpu ilgstoši, parādot, ka Trumps nav labākais prezidents. Ko jūs darīsiet? Ko darīs tie politiķi? Ko darīs Streipa un pārējie, kas ir aptaisījuši Trumpu publiski, tad, kad viņš tiks ievēlēts? Ja Trumps būs NATO galvenais partners Latvijai, jā, Amerika vienmēr ir bijusi, un tieši tāpēc šodien ir jāsaprot, ka Amerikas politika ir izgāzusies pēdējo gadu laikā, Eiropas politika ir izgāzusies, ir nepieciešama jauna politika, kurā nevis kaut kāds Van der Leyens vai citi birokrāti no augstiem krēsliem gudri runā, bet beidzot sāk rīkoties. Un kara apstādināšana un izbeigšana Ukrainā ir viena no prioritātēm. Es domāju, ka notiks referendums Ukrainā visdrīzāk, ja nonāks līdz miera sarunām, un Ukrainas tauta pati pieņems lēmumu izbeigt vai neizbeigt šo karu, bet jāizdara viss, lai tas atbalsts Ukrainai būtu pietiekošs, lai Krievijai zustu vēlme karot par jaunām teritorijām. Tā kā šajā gadījumā es domāju, ka mūsu dalība tieši šajā jaunajā grupā Eiropā dos iespēju arī Latvijai piedalīties šajos globālajos procesos. Ticiet man, bez Francijas, bez Ungārijas, bez citām valstīm, kas ir šajā grupā, nekas nenotiks. Un ja domā, ka tā vienkārši kādu piepirks ar kādiem amatiem, ar naudām, kā jau tika
tikko teica, ka tur mēģina Itāļiem kaut kādu naudu iesmērēt, lai tikai par Van der Leyenu nobalso. Tā tas nebūs. Arī Eiropā sāksies pavisam jauna politika, un es domāju, ka partijas Latvija pirmajā vietā dalība šajos procesos arī būs izdevīga Latvijai. Tāpēc, kad šodien jūs esat savākušies šeit, lai uzdotu jautājumus ne jau Krištopānam un ne jau man personīgi. Jūs gribēsiet saprast, ko domā Orbāns, ko domā pārējie politiķi Eiropā, kuru ietekme kļūs aizvien lielāka. Un es domāju, ka mēs būsim tie, kas palīdzēs jums saprast, kādas izmaiņas Eiropā notiks jau tuvākajā laikā. Jūs šeit uzdodiet jautājumu par brāļošanos. Tad kāpēc jūs neuzdevāt iepriekšējiem Eiroparlamentu sasaukumam jautājumu par to, ka viņi 4 reizes samazināja aizsardzības budžetu Eiropas Savienībā? 4 reizes. Kāpēc tad jūs neuzdevāt tos jautājumus? Vienkārši tikai nīcināt ārā. Gan atbalsts Ukrainai, gan arī Eiropas spēja aizsargāties. Un tagad Van der Leyena ir attapusies, saprot, ka viņas krēslas ļogās. Viņa it kā nākšot ar ideju ar kaut kādu 100 miljārdu paketi aizsardzībai. Varbūt nāks 18. jūlijā, mēs to redzēsim, bet tas jau ir novēlots viss. Kāpēc tad jūs viņiem nejautājāt? Viss ir jāmaina šajā pasaulē. Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, paldies.